Torkalna stacija, un rekur te mēs dzirdam darbus. 16. septembris, un redzam, ka tiek jaukta viena no padomu laika biroja ēkām. Te bija kaut kas saistīts ar poligrāfiju, kartonu ražošanu. Un visticamāk būs jauna ražošanas biroja ēka. Šeit atrodas uzņēmums Quadrapak. Reku tur tālumā ir jaunais universitātes komplekss. Tas ar tur visu laiku būvējās lielāks un ir izmainījis jau Torkalna perspektīvu. Reku te sanāk vienības gatve un pagaidām, kamēr būs nojaukts vismaz vairāk saules te, kur agrāk bija ēna, tagad ienāks arī saulīte un redzēsim, kāds būs attīstības projekts tālāk. Bet šobrīd aktīvi viss demontē. Piesakot dzīvoklis LV, mēs rakstam par nekustamiem īpašumiem, dažādu padomu dārzam, remontiem un būs arvien biežāk un biežāk. Diezgan iespējīgi izskatās. Un jāatzīst, ka darba arī ļoti ātri iet uz priekšu.